Sveiks, tu klausies par savu dziļāk, un šodien atbildēsim uz jautājumu, vai kristietība ir bizness. Un kāpēc tāds jautājums? Es domāju, ka mūsdienās ir diezgan daudz slavenības un visādi pasākumi, kas notiek par godu Jēzum, un ir slavenības, kas atgriežas, un ir biznesmeņi un influenceri un viss kaut kas cits, kas sāk vairāk un vairāk, teiksim tā, kristietība paliek populārāka. Un dažiem cilvēkiem varbūt liekas, jā, bet viņi to tikai dara, lai pievilktu vairāk kristiešus un lai viņi bāze šo te cilvēku, kas atbalstītāji būtu lielāka un vispārējais, un ir grūti atbildēt uz visu cilvēku motīviem un zināt viņa patiesos sirds motīvus. Bet kopumā šis te jautājums paliek, vai kristietība ir bizness. Un mēs nerunāsim par katoļu draudzē, kas ir šī purgatory, jeb purgatorija, jeb šķīstītava, teiksim tā, kur teiksim, tie cilvēki, kas nav dzīvojuši Jēzumu, viņi nonāk tur, un tad viņi dvēseles var izpirkt. Tas ir pavisam cits stāsts, tā ir cita reize, cits video. Bet atbildot uz šo te jautājumu, arī ir ļoti bieži tiek izmantot viena rakstvieta, kur mēs šodien arī apskatīsim, kurā mēs iziesim cauri, kas ir atrodama Mateja 19. nodaļā. Un kāpēc tiek izmantot šī te rakstvieta? Tāpēc, ka ja mēs nonākam līdz 21. pantam, atskan tādi vārdi, kā tev ir jāpārdod viss un jādod viss, kā jau tu šeit var izlasīt. Bet mēs sāksim no 16. panta, iziesim cauri, un tad jau arī sapratīsim, ko tas nozīmē, un atbildēsim arī uz jautājumu. Tad Mateja 19 no 16. panta saka tā. Un redzi, viens piegāja pie viņu un sacīja, mācītāji, ko labu man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību. Tad no Marka un Lūkas evaņģēlija mēs saprotam to, ka šeit pie Jēzus pienāk jauns, bagāts valdnieks, kas cīnās tāpatās, kā bieži vien arī tu esi cīnījies varbūt ar šo te jautājumu, ka kā es varu zināt, kad es iešu mūžīgā dzīvībā, nevis mūžīgā nāvē. Un tāpēc arī šis te cilvēks, kas nāk pie Jēzus, viņš uzdod šo te pašu jautājumu. Kas man ir jādara, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību? Kādi minimālie standarti bieži vien arī mēs sev uzdodam, jeb mēs domājam, nes kāds ir minimālais standarts, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Un mums uzreiz, tā kā mēs dzīvojam tādā mūsdienīgā vidē, mēs bieži vien saņemam šo te kādu apstiprinājumu, jeb domu par to, ka, man ir jādara labas lietas, jo visās reliģijās par to ir kā runā, ka man ir jādara šīs te labās lietas, un, protams, ir Dievs, viņš ir labs Dievs, un es nezinu, no kurienes tas viss ir nācis, un es tagad it kā cilvēks to teikt, un man ir jādara labas lietas, un jāpalīdz cilvēkiem un viss pārējais, bet nes cik daudz, 70, 80% maniem labajiem darbiem ir jāpārsniedz man sliktie darbi, pat 90%, un nes kur ir šī te minimālā robeža, lai es varētu dzīvot tā, kā es tagad dzīvoju, zinot iekšēji manī, ka kaut kas konstanti cīnās ar šo te jautājumu, kur es aiziešu, kad es nomiršu. Un tāpēc mēs mēģinām pieņemt pieņēmumus, kas mūsu sirdsapziņā liks teikt, nē, viss kārtībā, es noskaidroju, es zinu. Un bieži vien mēs tā dzīvojam savas dzīves, ka mēs mēģinām dzīvot uz šiem te minimumiem, nav nekur runāts par nekādiem minimumiem, bet mēs paši izdomājam šos te minimumus, lai mēs savā sirdīs uztos, bet viss ir kārtībā. Es varu turpināt dzīvot tā, kā es dzīvoju. Un tad nāk arī šis te pagātais valdnieks, 16. pantā vēlreiz. Un redzi, viens piegāja pie viņu un sacīja, mācītāji, ko labu man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību. Un viņš tam sacīja, ko tu man jautā par to, kas labs? Tik viens ir labais, bet ja tu gribi iet dzīvībā, tad turi baušļus. Tad pēc vecās derības mēs saprotam, ka ir viņiem jātur baušļi, 10 baušļi, jeb kopā pat ir vēl 613 viņiem. Un tad ir jautājums, kuri baušļi? Tas viņam saka, kur ir šie te svarīgie baušļi, kas man ir jādara? Un Jēzus sacīja, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, godā savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāk mīlēt kā sevi pašu. Un jauneklis saka viņam, to visu es esmu turējis, kā man vēl trūkst. Tad pēc šī te mēs saprotam, ka tad, kad Jēzus viņam sauca šos te baušļus, kas viņam ir jātur, kad mēs paņemam šos te 10 baušļus, ko mēs zinām no Bībeles, pirmie 4 iet par attiecībām starp mums un Dievu, un nākamie no 5 līdz 10, jeb kopā 6, iet runa par attiecībām, jeb ko mēs darām, cilvēks pret cilvēku. Un tad Jēzus saka viņam,
Jo Jēzus zināja, kas jau bija viņa sirdī, Jēzus zināja, kāds ir viņa sirds motīvs. Tāpēc Jēzus iesāk ar to, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesa liecība, godā savu tēvu un mātu, un tev būs savu toku mīlēt kā sev pašu. Tad Jēzus uzdod šos 6 baušļus, kas viņam jādara. Un viņš kā ebrejs, kā šis bagātais jaunais valdnieks, ir teologos runā par to, ka viņš bija no Sanhedriju draudzes, attiecīgi bija farizēji un saduķēji, ka viņš ir viens no tiem mācītājiem, tad viņš ir augsta ranga cilvēks. Un viņš saka, to visu es esmu turējis, kā man vēl trūkst. Tad no malas lasot, mēs saprotam, ka šis cilvēks, viņš ir kā augstprātīgi, bet tā pašā laikā viņš zina, ka tur ir jābūt kaut kam vairākam, jo Jēzus viņam nepateica savā ziņā neko jaunu, kādā ziņā, jo sākumā, kad mēs lasām, kas notiek 17. pantā, ko tu man jautā par to, kas labs, tikai viens ir labs. Šis jauneklis runāja uz Jēzu, kad viņu sauca par labu, tikai dēļ tā, ka viņš bija kā labs mācītājs, kā labs skolotājs. Bet Jēzus bija Dievs, to mēs zinām. Tāpēc viņš saprot to, ka tad, kad Jēzus viņam dod šos baušļus, viņam ir tāds, jā, bet viņš to zina. Visi ebreji to zina, šos baušļus. Tu man neko jaunu neesi pateicis. Kas man vēl trūkst, jo manī ir šis nemiers par to, ka kaut kas nav. Un tad 21. pantā Jēzus tam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Un šeit tie cilvēki, kas domā, ka kristietība ir bizness, šīs pāns viņam ļoti patīk. Šo pāntu viņi izmanto. Pamēģini tu tikai nedod 10. tiesu, lai gan tas nav jaunās derības princips. Pamēģini tikai tu nedod 10. tiesu, tad tev noteikti izmetīs no draudzes ārā. Vai tad tu nebūs labs Dieva acīs? Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un tad nāc un staigā man pakaļ. 22. pāns, bet kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskums, jo tam bija daudz mantas. Mēs uz brīdi iepauzēsim šeit. Tātad, ja tu gribi būt pilnīgs, Jēzus nosauca 6 baušļus no šiem kas iet runa starp attiecībās, kad iet šos baušļus par cilvēku attiecības pret cilvēkiem, un viņš saka, to visu es esmu turējis. Bet mēs zinām par to, ka tad, kad Jēzus sludināja Mateja evaņģēlijā 5., 6., 7. nodaļā šo dievkalpojumu, kas notika uz klints, viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka jums ir teikts, bet es jums saku. Jēzus mūs aicina dzīvot pēc augstāka standarta. Pieņemsim, viens no viņiem, viņš teica, jums ir teikts, ja kāds pārkāpj laulību, bet es jums saku, ja tu jau sirdī kādu iekāro, tu jau esi grēkos, tu jau esi pārkāpis laulību. Tad tas nav tikai par to, kad iet runa par darbiem, ko es izdaru, bet tas viss jau sākās sirdī. Un tad kāds ir pirmais bauslis? Tev nebūs turēt citus dievus manā priekšā. Tev būs mīlēt to kungu ar visu savu spēku, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli. Tātad, kad Jēzus uzdod, bet kad Jēzus saka, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Un tad nāc un staigā man pakaļ. Attiecīgi, ja viņš gribētu būt pilnīgs, mēs varam paņemt šādi, paskaties, ja tu gribi būt pilnīgs, un tad nāc un staigā man pakaļ. Bet, lai parādītu to, ka viņš pat nevar noturēt pirmo bausli, Jēzus viņam saka, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Dievs viņam nebija pats pirmais viņa dzīvē. Viņam pirmais dzīvē bija nauda. Un cilvēki nesaprotot šo kontekstu, viņi izņem šo Bībeles rakstvietu no konteksta, izmanto pret citiem kristiešiem, kas varbūt to nezina, izmanto pret citiem cilvēkiem, izmanto paši pret savu sirdsapziņu, lai pateikt, tas jau nav Dievs un un viss pārējais, un tāpēc kristietība ir kaut kāds bizness un draudz ir bizness, kur tikai grib, lai tev ņem naudu no. Tā nav. Jo Jēzus paņēma šo viņš teica, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem.
Ja tam cilvēkam būtu bijis pirmais, pieņemsim, alkohols, vai ja tam cilvēkam būtu bijis pirmais, es nezinu, seksuāls attiecības vai vienalga kaut kas, ja es būtu izmantojis to kā piemēru, bet šim te cilvēkam viņš lika savu stabilitāti, savu drošību naudā, nevis dievā. Viņš lika savu komfortu nevis dievā, bet naudā. Viņš paļāvās un uzticējās nevis dievam, bet naudai. Un Jēzus to zināja, tāpēc Jēzus viņam teica, pārdod viss, kas tev ir, un tev būs manna debesīs. Un tad nāc un staigā man pakaļ, ja tu gribi būt pilnīgs. Tātad. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskums, jo tam bija daudz mantas. Tātad mēs saprotam to, ka šis cilvēks, viņa dievs, viņa dzīvē, nebija dievs, kā viņš domāja, jo viņš bija šis te augstais cilvēks, kas domāja, ka viņš ir turējis baušus un ka viņš domāja, ka viņš ir labs cilvēks un viņš ir pelnījis iet debesīs. Neviens nav pelnījis iet debesīs. Kāpēc? Jo minimālais standarts, ja tu gribēji dzirdēt, ka es pirms tam runāju par minimumu, minimums ir 100%. Mums ir jābūt perfektiem, un neviens nevar būt perfekts un pilnīgs Dievu priekšā. Mums visiem trūks dievišķās godības, tāpēc jau Jēzum bija jānāk un jānomirst par mūsu grēkiem. Viņš nodzīvoja perfektu dzīvi, un šie te 10 baušļi, kas mums ir doti, viņi ir doti, lai parādītu mums, Bībelē saka, bauslība pati par sevi ir laba. Bet ja nebūtu bauslības, es nezinātu to, kad es grēkoju. Tad pateicoties bauslībai, es saprotu to, kad es esmu grēcinieks, jo Bībele arī saka Jākaba vēstulē, ja es pārkāpju kaut vienu bausli, es visus esmu pārkāpis. Pat ja tu savā dzīvē būs paņēmis vai nozadis kaut vai pildspalvu, ja kaut vai nodomājis kaut ko, jeb izdarījis kaut ko, kas liekas tas ir sīkums, vai pateicis baltos melus. Tu jau esi pārkāpis visu bauslību. Tu jau vairs nevari ieiet debesīs, lai arī cik labs cilvēks tu domā, ka tu esi. Tāpēc arī tik daudz cilvēku ir, kas, kā saka, seko islāma ticībai, jo viņi nopelna savu glābšanu ar labiem darbiem, un viņu labajiem darbiem ir jābūt vairāk nekā sliktiem darbiem. Interesants jautājums. Kā viņš zina, cik labos un cik sliktos darbus viņš izdara? Jo, būsim godīgi, tic man, tu dienā izdari daudz vairāk sliktos darbus nekā labos. Tā vienkārši ir. Tāpēc mums ir vajadzīgs Jēzus. Mēs nevaram bez viņa iet debesu valstībā. Mēs nevaram iemantot mūžīgo dzīvību, lai arī cik labiņi mēs domājam, ka mēs esam, mēs nevaram. Mums ir vajadzīgs Jēzus, un tas nenozīmē, kad es tagad dzīvošu perfektu dzīvi, bet tas nozīmē, ka ja es sekošu Jēzum katru dienu, Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Ja mēs atgriežamies no saviem grēkiem, ja mēs sekojam Jēzum, mēs varam iemantot mūžīgo dzīvību. Lasam tālāk. Tātad. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, 22. pantā, viņš aizgāja noskums, jo tam bija daudz mantas, bet Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, patiesi es jums saku, bagātais grūti ies debesu valstībā. Un atkal es jums saku, vieglāk kamielim iziet caur advatas aci, nekā bagātam iet Dieva valstībā. Tad redzi, bagātais grūti ies debesu valstībā. Un vēlreiz cilvēki izņem šo te no konteksta, lai pateikt, ka tev ir jādod, tev ir jādzīvo kā nabagam, lai tu varētu būt kristietis. Tā nav. Bet viņa mācekļi to dzirdēdami ļoti izbijās un sacīja, kas tad var tikt pestīts? Kādēļ viņi uzdeva šo te jautājumu? Kas tad var tikt pestīts? Kas tad var tikt glābts? Ja bagātie Jēzus saka, grūti iemantos debesu valstību. Viņi tā saka, tāpēc, ka tajā laikā bija pieņēmums, ja tu esi bagāts, ja tu esi turīgs, ja tu esi vesels, tad Dievs tev svētī. Un viņu interpretācijā tas nozīmē, pagaid, ja Dievs viņus svētī, ka viņi ir bagāti, turīgi, veseli un vispārējais, un viņi grūti iemantos debesu valstību, kurš tad vispār var tikt glābts? Tāpēc viņa mācekļi to saka. Un zini, mūsdienās mēs domājam tāpatās. Tas cilvēks ir bagāts, vesels, svēts un viss pārējais.
Nu, ja viņš noteikti ies debesu valstībā. Es neesmu tāds un šitāds un tāds un tāds un tāds un tāds. Es noteikti neiešu, es noteikti neesmu tāds pats tik brīnišķīgs cilvēks kā viņš. Tie ir tīrākie meli no elles. Mums nevajag salīdzināties ar nevienu. Svarīgākais ir tas, kad es skatos, kā es dzīvoju savu dzīvi, vai es patiesi no sirds sekoju Jēzum Kristum, kā savam kungam un glābējam, un vai es daru to, ko viņš man ir pateicis iet un darīt. Nevis es visu laiku skatos uz kādu citu. Tātad 28. pants, un Jēzus tos uzlūkoja un tiem sacīja: cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējams. Tātad mēs šeit redzam, ka pat bagāts cilvēks, viņš var iet debesu valstībā, kamēr viņš uzticās Dievam ar visu savu dzīvi un ir paklausīgs Dievam. Viss. Tātad, vēlreiz, es ceru, ka tu saprati to, ka šī te raksturvieta bieži vien tiek izņemta no konteksta. Šeit neiet runa par to, ka tev ir jādod finanses draudzē un jādod un tālāk. Tā nav. Svarīgākais ir tas, ka tu pieņem Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, ka tu atgriezies no saviem grēkiem, ka tu lasi Dievu vārdu, lai tu saprastu, kāds vispār ir viņa prāts, lai ienaidnieks nevarētu ar tevi spēlēties, mocīt un vispārējais. Mums ir jābūt gudriem, mums ir jālasa Dieva vārds. Tad pieņem Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, atgriezies no grēkiem, seko viņam kā savam kungam un glābējam. Un viss, tev nav jāstraucās, jārūpējas un jāraizies un viss pārējais. Jo tad, kad tu patiesi pieņemsi Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, tu piedzimsi no jauna, tu tiks pildīts ar Svēto garu, un Svētais gars tevī vadīs un mācīs tevi dzīvot svētu un patīkamu dzīvi Dievam. Nevis, ka tu dzīvos mistiskos labos darbos, lai kādam kaut ko pierādītu, vai domāt, ka tu pats vari nopelnīt, jo neviens nevar nopelnīt glābšanu. Tā ir dāvana no Dieva. Tāpēc, paldies, ka tu klausījies. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu, un tā pašā laikā, ka paskatro varbūt rakstiet, kuru varbūt tu nezināji. Ja zināji, tad forši super, un paldies par šo, un tiekamies nākošreiz. Atā!